Septembris ir ļoti neparasts mēnesis, jo tam ir cipars 9. Devītnieks ir ļoti garīgs, estētisks un ļoti mierīgs cipars, bet kad mēs nesakojam savam ceļam un neejam savas paredzētās programmas, katrs cipars no plusa pārvēršas mīnusā. Un devītnieka mīnusa enerģija ir kara enerģija, tā ir ugunīga enerģija, tā ir agresija, iekšējais naids, kas nāk uz āru. Lai jūs saprastu, kas jums jādara, lai nodzīvotu šo septembri plusos, noklausieties savu personīgo septembra prognozi. Jo ja viens cilvēks sāks dzīvot plusos, tad arī otrs sāks, un pēc tam arī pārējie. Un tas ir tas, kā mēs varam mainīt šo pasauli, ja paši neejam mīnusā. Lai sarēķinātu savu ciparu šim mēnesim, jums ir jāsaskaita dzimšanas datums, dzimšanas mēnesis plus astotnieks, jo astotnieks ir šī gada septembra personīgais cipars. Tātad, piemēram, mans dzimšanas datums ir 9 un mēnesis ir 7. Skaitu kopā 9 plus 7 ir 16 un skaitu klāt šī septembra ciparu, kas ir astotnieks, 16 plus 8 ir 24. Ja? Un tad mēs saskaitam, lai tikai viens cipars. Tātad 24, tas ir 2 plus 4 ir 6. Un 6 ir mana šīs septembra cipars. Saskaitiet savējos, un tad es katram ciparam pastāstīšu, kas jādara, lai šo mēnesi nodzīvotu tādā foršā enerģijā. Ja jums ir sanācis vieninieks, tad septembris jums ir jaunas dzīves sākums. Savā ziņā tas ir kā dzimšanas diena vai kā jaunais gads. Tas nozīmē, ka tieši šo mēnesi varat visu sākt no baltas lapas. Varat uzsākt jaunus projektus, pārcelties uz citu pilsētu, varat sākt tikties ar jauniem cilvēkiem vai uzsākt jaunas attiecības, tas viss būs labvēlīgi. Ja jūsu galvā virpinās jautājumi braukt ceļojumā vai nē, pārvākties vai nē, uzsākt šo jauno projektu vai nē, tad visam atbilde ir jā. Nešaubieties un nedomājiet, jo būs sliktāk, ja jūs neieklausīsieties savā iekšējā balsī. Un pats galvenais, nekoncentrējieties uz savu ego, neieslīgstiet tajā. Tas nozīmē, nevienu nemāciet, neesiet agresīvs pret citiem, jo no jebkuras agresijas rodas jauna. Ja jūsu cipars šomēnes ir sanācis divnieks, divnieks ir ģimenes, grūtniecības, bērna piedzimšanas un attiecību mēnesis. Attiecības ir dažādas, kā jau mēs zinām, ar pretējo dzīmumu, attiecības ar vecākiem, attiecības ar draugiem, ar sekotājiem, ar saviem padotajiem. Šomēnes ir ļoti svarīgi nepavilkties uz agresiju, nestrīdēties ar tuviniekiem, bet tieši otrādi, ar visiem salīgt mieru. Tad šis mēnesis paies ļoti labvēlīgi. Tātad, ja jums ir sanācis divnieks, jums ir šomēnes jākoncentrējas uz mājām, mājas sajūtas, mājīguma veidošanu, uz ģimenes līgzdiņu. Ja? Nedrīkst baumot un nedrīkst pavilkties uz negatīviem izaicinājumiem, kaut kādu heitu, pieņemsim internetā kāds kaut ko iekomentē, ja? Vai kaut kādām provokācijām, tāpēc, ka tas izsauks lielu negāciju atbildes veidā no pasaules. Ja ir sanācis trīnieks, tad šomēnes ir jādarbojas ar pašizaugsmi, ar uzstāšanos, ar savas lietas, sava biznesa paplašināšanu, ir jārada košas idejas un nevajag baidīties riskēt. Tāpat trīniekam šis ir mātešķuma mēnesis. Un tāpēc ir ļoti svarīgi pavadīt laiku ar bērniem. Ja savu bērnu nav, tad ar māsas, brāļa bērniem, ar jaunākajiem brāļiem un māsām, īsāk sakot, ir jāpavada laiks ar jaunāko paudzi, un caur to izstrādāsies mātešķuma enerģija. Šomēnes trīniekam arī ļoti svarīgi ir pievaktēt bērnus, izvairīties no kaut kādām iespējamām traumām, un trīniekam ir kategoriski aizliegts atteikties no izaugsmes, no uzstāšanās, citādi turpmākos 7 mēnešus to nāksies nožēlot. Četrinieks tas ir veselības cipars, un mīnusā šis cipars ir bīstams veselībai. Tas nozīmē kaut kādas hroniskas saslimšanas, izmežģījumi, brūces, operācijas. Tāpēc, lai būtu plusā, vajag fokusēties uz savu ķermeni, tāpat veltīt viņam uzmanību, bet, piemēram, apmeklēt kaut kādas masāžas, dot šo pozitīvo uzmanību savam ķermenim caur mīlestību.
Vēl 4. šis mēnesis ir par nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu un par dzīvesvietas maiņu. Ja tas ir jāizvēlās, tad atbilde ir jā. 5. ir par jaunu vidi un jauniem iespaidiem. 5. vajag jaunas apmācības, doties jaunos lielākos braucienos, jaunas kompānijas, jauni draugi, jauni restorāni, jaunas pilsētas, jaunas valstis. Tas viss dod ieguldījumu 5. nākotnē. Un 5. ir aizliegts būt konservatīviem. Tas nozīmē, viņš nedrīkst domāt un ieciklēties uz to, ka es esmu pieradis tikai tā. Tad viss aizies pretējā virzienā. 6. tas ir mīlestības mēnesis. Ir jāvelta laiks mīlestībai pret sevi, savam ķermenim, savam skaistumam. 6. ir Venēras planēta, tas ir mīlestība un skaistums. Tāpat arī jādod mīlestība saviem ģimenes locekļiem. Šomēnes nedrīkst strīdēties, nedrīkst šķirties, jo tas viss būs tikai vien kā mēģinājums aizbēgt pašam no sevis. 7. šis ir pārvākšanās tālu izbraucienu mēnesis. Pat tādu izbraucienu uz pavisam. Šis tam ir labvēlīgs laiks. Ja jums ir sanācis 7. šomēnes ir ieteicams aizbraukt kaut kur vienatnē. Kaut kāds retrīts, kaut kādi kalni, 7. mīl kalnus, kaut kur ārpus pilsētas, uz dāču, piemēram. Galvenais nepalikt uz vietas. 7. tas ir pats galvenais noteikums. 8. ir naudas cipars. Var tikt bloķēti konti, var notikt krāpniecības, var pievilkt banka, var gadīties daudz nepatīkamu situāciju šomēnes. Un galvenais noteikums ir nevienam nedot uz parāda un arī pašam neņemt. Ļoti svarīgi tiem, kuriem trāpījies 8. ir rīkoties godīgi. Tas nozīmē netiesāt citus, nevienu nenosodīt, nodarboties tikai ar savu dzīvi. Un nemēģināt uz cita cilvēka rēķina kļūt pamanāmam, nesavākt sev uzmanību uz cita cilvēka rēķina. Vēl ir svarīgi nemānīt valsti, godīgi maksāt nodokļus, godīgi visu juridiski noformēt. Katrs līgums rūpīgi jāpārbauda, tāpēc, ka jebkura atkāpe šomēnes riktīgi var sadot pa kaklu. 9. 9. vienmēr ir pabeigtības mēnesis. Sāksiet zaudēt to, kam būtu no jūsu dzīves jāaiziet. Kāds zaudē māju, kāds zaudē lietas, kāds zaudē cilvēkus. Un tas viss ir dabiski un labvēlīgi. Kad cilvēks neiet, kur viņam jāiet savu dzīves ceļu, ja, ka viņš ar varu pie kaut kā turās, viņam tas tiek atņemts skarbā veidā. Viņš turās pie attiecībām, kurām jau būtu sen jāizjūg. Turās pie pilsētas vai pie darba, kur jau būtu jāpamet. Un tas viss tiek atņemts 9. mēnesī. 9. ir svarīgi nekarot, nodarboties šomēnes ar dvēseliskumu, ar savu ceļu dzīvē, kaut kādas garīgās prakses, savu ceļa meklējumu, var atrast sev mentoru. Tālūk, šiem visiem 9 skaidrojumiem vajadzētu jūs novirzīt uz domām par to, ka jūs varat, kā jūs varat uzlabot un mainīt savu dzīvi šomēnes. Droši atstājiet savus komentārus, ko par šo domājat, kas piepildās, kas nepiepildās, un vai vispār jūs piekrītat domai, ka mēs paši veidojam savu nākotni.